Bruno ir mans skolas biedrs. Rīgas 50. vidusskolu beidz pirmajā izlaidumā. Un tas, ko viņš izdarīja 63. gadā, tas šodien varbūt pat nav īsti ar prātam, pat aptverams. Staļina konstitūcijas dienā milicijas deguna priekšā visaugstākajā Rīgas tornī uzvilkt sarkano karogu milzīgu lietainā naktī. Filmas varētu uzņemt. Daudz varbūt pat neticētu izdomāts, pārspīlēts, bet tā bija. Un to vajag iemūžināt. Šo faktu nedrīkst atstāt aizmirstu, jo mums atmiņa ir tik īsa un tik vāja. Un ne viņš vien pretojās daudzi, dažādos veidos, kapos noliekot svecīti pie čakstas pieminekļa, uzrakstot kaut ko pret, kaklautus noņemot publiski skolā, klase. Tā kā, mīļie cilvēki, lai top, lai paliek piemiņa, lai ir kur pieiet, arī kur ziediņu nolikt, mums ir jālepojās ar tiem cilvēkiem, jo viņi ziedoja mūsu labā arī savas dzīves, un viegli tas nebija. Ne man to stāstīt, bet mūsu atmiņa nedrīkst izbālēt. Mūsu atmiņai ir jābūt gaišai, visu varošai, iespējošai, un mūsu mīlestībai tāpat. Tā kā turēsimies kopā un darīsim.